Nu, tad tagad atgriezīsimies pie Baltijas aizsardzības. Nu, ja Eiropa nevirzās uz priekšu pietiekami ātri un ja aizsardzības nozara nevirs uz priekšu pietiekami ātri, jo nav naudas, piemēram, nu, ko mēs varam teikt, ka, teiksim, Krievijas drons nolidoja apmēram 90 kilometrus pa Latvijas teritoriju pirms ietriecās zemē. Nu, ko var darīt, lai aizsargātu Latvijas cilvēkus? Nu, jāsaka, pašlaik jau veselu mēnesi drons ir mūsu politisko aprindu sarunu augšgalā. Tāpēc man ir jākomentē ļoti uzmanīgi. Jā, cīņas ar droniem notiek. Mums jāsaprot, ka šis incidents nebija tieši vērsts pret mums. Drons vienkārši nomaldījās. Un vienkārši ietriecās zemē Latvijā, bet, nu, jāsaka, mēs esam konstatējuši trūkumus. Mums ir jāuzlabo mūsu gaisa aizsardzības sistēmas. Nu, iespējams, ka mēs neizmantosim dārgas raķetes, lai notriektu vairākus tūkstošu vērstu dronu, bet, nu, mums varbūt ir jādomā par mūsu vietējiem risinājumiem, un arī aizsardzības ministrija ir sapratusi, kas ir jādara. Nu, mums ir šīs spējas. Un tad, protams, ir otrs jautājums - kopējā NATO pieeja, jo šādi incidenti ir notikuši Polijā, Rumānijā, tagad arī Latvijā, un joprojām nav kopējās NATO pieejas. Baltijas valstīs mēs dzirdam, ka mums nav savu karalidmašīnu. Nu, varbūt, ka mums ir jāatjaunina mūsu procedūras, mums ir varbūt beidzot jāsāk pildīt to, kas ir pieņemts iepriekšējos NATO samitos, un mums varbūt ir jāpāriet uz aizsardzību uz rotācijas pamata, un redzam, ka mēs pašlaik esam atkarīgi no mūsu kaimiņiem, mums ir nepieciešams lidmašīnas, mums nepieciešams jaunas procedūras un tā tālāk. Kā ar termiņiem? Vakar tas bija jādara. 1 gads, 2, pēc iespējas ātrāk, es gribētu teikt rīt, bet jābūt realistam. Nedrīkst teikt 1 vai 2 gadus, jo tad visi relaksēsies. Jābūt godīgiem. Es tiešām piekrītu tiem, kas saka, ka mēs nezinām, kad tas varētu būt. Kad varētu būt atkal šāds incidents Lietuvā, Latvijā, varbūt pat Igaunijā vai Somijā. Jo šie droni tiešām var nolidot lielus attālumus. Un mēs nezinām, kad mūs atkal pārbaudīs mūsu kaimiņš. Jūs izaugāt padomju laikā, pieredzējāt Latvijas neatkarības atgūšanu, kādreiz bijāt arī žurnālists, runājat krievu valodā. Ko Putins vēlas? Labs jautājums. Es domāju, ka pat tie, kas runā krievu valodā vai kam ir pieredze, augot vai dzīvojot padomju okupētajās Baltijas valstīs, es domāju, ka pat tie nevar viegli atrast atbildi. Mums ir rūpīgi jāieklausās un jāsaprot, ka nav tā, ka viss ir tā, kā viņš saka, ka Padomju Savienības sabrukums, teiksim, ir lielākā katastrofa 20. gadsimta vēsturē. Krievu impērija un boļševiki, ka boļševiki, var sakot, iznīcināja Krievijas impēriju, un diez vai viņš varbūt tik ļoti sapņo par Padomju Savienības atjaunošanu, bet noteikti par Krievijas impērijas atjaunošanu. Tas ietver ne tikai Baltijas valstis, bet arī Poliju, Somiju un citas valstis, kam būtu tiešām jādomā par šo jautājumu. Es nezinu, vai viņš tiešām uzbruks NATO dalībvalstīm, ne šodien varbūt, bet ja viņš redz, ka būs iespēja, ka NATO ir vājš, un kā mēs pieļaujam šo eskalāciju, tad viņš mūs pārbaudīs. Tāpēc es gribu teikt, ka vienīgais veids, kā mēs varam pretoties šāda veida sapņiem,
par impērijas atjaunošanu. Viņš saprot, ka tas nav iespējams bez Ukrainas satelīta valsts sastāvā, kā satelīta valsts vai kā okupēta valsts. Tātad, ja būs šī iespēja, viņš to izmantos, bet ja viņš redzēs, ka mēs esam noturīgi, tērējam līdzekļus aizsardzībai, nu, protams, ir šī retorika par deeskalāciju un tā tālāk, tas nekad netiks īstenots. Viņš ļoti labi šajā ziņā māk strādāt uz publiku, un viņš arī ir ļoti labi vēsturi apguvis. Es, protams, varētu strīdēties par viņa vēstures izpratni. Es saprotu, ka viņam ir šāda izpratne pašam sava, un tas mums jāņem vērā. Jānis teica, ka es vēl varētu pāris minūtes izmantot. Pajautāt par kaut ko jums tuvu. Tātad tas, kas notiek pēc 7. oktobra uzbrukumiem Izrēlā, nu, tas ir izraisījis arī Izraēlas spēku ieiešanu Libānā, un Latvijas spēki ir mieru uzturēšanas spēku sastāvā. Uz šiem spēkiem ir stāvuši Izraēlas bruņoties spēki, vai kāds Latvijas karavīrs ir ievainots, vai jums ir kaut kas, ko jūs gribētu teikt šajā ziņā? Nē, mūsu karavīri nav tikuši ievainoti. Tomēr es domāju, ka ir pilnīgi skaidrs, un es jau to mēģināju minēt savos ievadvārdos, ka mēs pilnībā atbalstam Izraēlas tiesības uz pašaizstāvību, un tas, kas notika pagājušajā gadā, bija šausminoši. Es domāju, ka Izraēlai ir tiesības cīnīties pret teroristiem, neatkarīgi no tā, kas tie ir, vai Hamas vai Hezbollah. Tomēr Izraēla ir ANO locekle. ANO miera uzturētāji tur atrodas ar ANO drošības padomes mandātu. Nu, vismaz viņi mēģina darīt to, kas viņiem ir iespējams, lai pārliecinātos, ka šī esošā situācija neizplatās tālāk. Uzbrukums šādiem spēkiem ir pilnībā nepieņemams. Latvija kopā ar 34 vai 35 valstīm, kas iesaistījušās šajā misijā, ir sagatavojuši ļoti spēcīgu paziņojumu, un mēs sagaidām, ka Izraēla izpildīs starptautiskās tiesības. Bet vienlaikus mēs saprotam, ka, protams, ir šādas operācijas. Tomēr es gribētu teikt, ka šī ir ļoti sarežģīta situācija. Jā, protams, mēs redzam humāno krīzi Gazā, mēs redzam notikumus Libānā, un mēs vēlamies arī varbūt tādu iespējamu politisku ceļu uz priekšu, kad mēs varētu par šiem jautājumiem runāt. Bet nu Latvija pilnībā nosoda uzbrukumus ANO miera uzturētājiem. ANO kritizēja, ka miera uzturētāji nenodrošīja Hezbollah kaujinieku veikto upes šķērsošanu. Mums šeit būtu ļoti rūpīgi jāpaskatās, kas šajā mandātā paredzēts. Mēs jau, protams, varam runāt par ANO reformu, ANO drošības padomes reformu, spēju vai nespēju izpildīt šos ļoti svarīgos uzdevumus. Bet pašlaik ANO miera uzturētāji nav tie, kam būtu jāuzbrūk. Protams, arī viņiem ir savas problēmas, bet tā jau nav šo mieru uzturētāju spēku vaina. Varbūt jāskatās augstāk hierarhiskajā struktūrā, politiskā struktūrā. Es zinu, ka ANO reforma jums ir tāds būtisks jautājums, bet varbūt par to citā reizē, citā paneļa diskusijā. Liels paldies!